Kamēr uz plīts sildās pašu gatavotas desiņas un krūzēs dziest kafija, Guntis un Andris dalās atmiņās par janvārī piedzīvoto ugunsgrēku. Salīdzinot ar pagājušo reizi, kad tikāmies Ģibortu mājās, brāļi visās lietās mēģina saskatīt labo, jo 4 mēnešu laikā viņu dzīve mainījusies par 180 grādiem. Kur tu dabos ūdeni? Tas ir pirmais jautājums. Nu, kurienes ņēma? Lejām uz dīķi. Lejā uz dīķi. Uzlikas mazo sūknīti tādu, ja? Tur jau bija tā anekdota tāda, dziļi ar būmām klāt, es netiek, es jums ūdeni iedot nevaru. Tā mums jābrauc atpaļiem, paga man lejā dīķi. Bet jūs ar savu žigulu klāt netiks, nu tas valvs, kas ir. Mums ir pomps. Tas bija minūtes momenta. Bet jums jau bija liesmās, jā? Jā. Vislabākais man alsunga patika. Kas bija? Kārtīgi mašīna. Ā. Vecais zils. Es tā saku, nevaru saprast tā, kas tas pat tā un kapstāvs. Kur te ir, ko te vajag? Pateicoties ziedotāju atsaucībai, labdarības fondam pēc ugunsgrēka, darbīgiem radiem un draugiem, dažu mēnešu laikā liesmu izpostītās ēkas vietā tapusi jauna māja, kuru brāļi ar lepnumu izrāda gan Degpunktā komandai, gan organizācijas pārstāvjiem. Lielu prieku abiem sagādā kārtīga izgulēšanās. Augstās ziemas naktis Guntis ar Andri, kā paši saka, pārlaida glābšanas riņķī vagoniņā, tomēr tajā nekāds saldais miegs nesot bijis. Te mēs tādu krītam un guļam. Ļoti atspēkojās pēc visiem lielajiem lauku darbiem, kad ir tā siltā māja, siltā vieta, kur atnāk pagulēt. Pat to nav runa. Protams, nu, ko tā. Kā teikt, jūs varbūt, jaunkundz, ja atvainojat pa izteicienu, jūs varat vagonā izgulēt, bet tā kā teikt, mūsu lielie rumpji, man mamuca nav nekāds mazais, jā, ko, visiem kājas sāk sāpēt un visādas nelaimes nāk visu. Te ko darīt vēl ir daudz un dikti. Bet no labi, visi kārtībā. Satiekam arī Degpunkta favorīti, gotiņu morīti, suņuku citronu un kaķu saimi, ko sauc par cukuriņiem. Kopā ar brāļiem aplūkojot padarīto, neizpaliek arī patiesas emocijas. Padarīts ir tas, kas ir padarīts. Paldies, kas atsīt jāsaka. Draugiem, radiem un visiem pārējiem. Nu, jā. Paldies visiem, kas palīdzēja gan finansiāli, gan materiāli, kaut ar darba spēku. Dzīve atgriežas, ko lai cits saka. Viss nav pabeigts, bet tas jau tikai laika jautājums. Galvenais, kā jūs teicāt, ir lielā gulta tagad un jumts virs galvas. Jā, vismaz normāli var izgulēties, kas ir tas. Kopā tika saziedots 3541 eiro, kas palīdzēja apmaksāt apmēram trešdaļu no visiem celtniecības izdevumiem. Šodien brāļi vēl tika pie leduskapja, televizora, gāzes plīts, dūmu detektoriem un citām saziedotajām mantām. Bija sagatavots drēbītes, atveda cilvēki, tieši Ģibortiem pateica, vēl redzēja reportāžiņu un tā kā jāpateica. Jā, piemēram, izmazgāts, sagludināts, atvediet viņiem, tā kā, pateicam labi. Kad plānojat pabeigt? Līdz Jāņiem noteikti. Līdz sienlaikam. Jau noteikti. vajadzētu. Pēc tam vairs nebūs laika, tas ir Ja iet tādos tempos, tā līdz Jāņiem. Kādas jums pašiem sajūtas redzot, kad ar jūsu palīdzību tiek tik daudz labi izdarīts? Sajūtas, nezinu, kā teikt, asaras jau gribās tā kā palaist, bet, ir jāpalīdz cilvēkiem. Visi kopā mēs to varam izdarīt. Agris Blumfelds, Diāna Eiseka, Arnis Speiga, Degpunktā.